tas viss sākās dienā, kad uzsniedz sniedziņš un Turiks bija jādzen ārā notestēt, ko viņš māki. Ārā regu minus 5 grādi, ja, temperatūra dzesēšanas šķidrumam ir 90 grādi. Šeit pa ventilātoru man pūš ārā 16 grādus. Reku redzat, te ir viss uz maksimālu uzgriezts. Tagad šodien visu dienu braukāju, te jau kaut kas ir uzsilis drusiņ, jā, 15 grādi. Un tā, kad es uzdodu gāzi lielāku, jā, tā virs 2000 apgriezienu, tā temperatūra palēnām sāk celties augšā. Bet arī neko krietni neuzkāpj. Neko apgriezieni lieli, 2,5 štukas. Un temperatūra, kaut kas tur knapi 20. Un, respektīvi, dēļ tā, ka man ir lielās riepas, ja, uzlicis šitas savienojums, tur ir tāds gumijas līgums. Šito es teiks attaisīju tikai, lai aizbraukt pēc materiāliem. Kad tas līgums ir, tur kaut kādi 5 mm no riepas tikai nost. Un tajā sniega braucienā iekritu baigā bedrē, un droši vien, ka piekarē ir kaut kāds gājiens nedaudz. Un uzsitā vairāk pa to līkumu, un tur tā šļauka bija puša. Tosols bišķi izticēja ārā, ja, kamēr es līdz veikalam tiku. Pečka palika augsta. Tas nozīmē, ka jau līmenis bija zems. Pielēju tosolu, un no tā brīža vairāk man nesilda pečku iekšā. Tad, kad es te visu taisīju, noņēmu nost, te izticēja tosols ārā, pretīgs, ar kaut kādiem melniem tādiem krikumiem, gabaliem. Un man aizdoma, ka salona radiators ir aizdirsies ciet. Jo es mēģināju visādīgi, es tur gaisoju, liku viņu kalnu augšā, lai tur, kur tosolē iekšā, tas bačuks, lai viņš ir gaisā, tik augstākā vieta, lai gaisu dzen ārā. Un izbraukāju, es esmu kādus 300 km, un nekur tas gaiss nepalika. Nevajadzētu viņam tur iekšā būt. Vēl tāds prikols, ja? Ja ir Webasto, tad tur augšā ir tāds ekrāniņš, cik es saprotu, ja? Man nekāda ekrāniņa nav, bet prikols, reku stāv Webasto. Viņam reku pašam tam Webasto ir tāds sūknis, ja? Un ja viņš nedarbojās, tas sūknis varbūt pat bremzē to visu cirkulāciju. Tā kā man ir mērķis arī šodien izlaist pa taisno to pečkas tosolu. Tas nozīmē, ka jāsavieno kopā, vajadzētu būt, ka šitās divas ar šitām divām, kas augšā aiziet projām. Jo tā izstās, ka tās divas iet Webasto, uzsildās, ja, un tā pa šejieniem iet uz radiatoru projām. Es nopirku tādas trubas ar līkumiem, jaunu tosolu, un pie reizes nopirku sūkni, un ūdens silts ar fēri. Pamēģinās izkalot to sistēmu ārā, redzēs, kas tur nāk. Tieši to radiatoru daļu. Sadaisīju tādu sistēmu, ka iekšā dos te pirms tā sūkņa Webasto, un ārā sanāk, ka nāk. Tas ir caur pečku vai nav? Šitai trubai, vienai no viņām, ja nepaliek silta, tātad viņš ies pa mazo loku. Un skatāmies, kas notiek. Tāda švaka tā straumīte liekas. Kas te? Šitās paliek siltas? Jā, tā paliek silta. Otra arī tā tad iet projām un nāk apakaļ. Bet tā straume ļoti maza. Šitam sūknim jau diezgan liela tā caurlaidība. Tālāk vajag mēģināt, man liekas, atskabināt nost to Webasto. Un paskatīties, kādā strauma, ja viņa būs tikpat maza rekrutējās šļaukās divās, tad noteikti sanāk, ka kaut kāds krāns iekšā neatverās vaļā. Un tagad es apgāju Webasto, pieslēdzu augšā pa taisno pie pečkas radiatora. Tātad laižam iekšā un pa šito nāks ārā. Ko, aiziet.
Nu, cita lieta. Tas jau izskatās pēc plūsmas kaut kādas. Tas nozīmē, ka šis sūdainais Webasto, kurš tā jau nestrādā, viņš man čakarēja visu peču, ka pasaka, ka tagad smuki tā kā ārā. Bišķi padzināšu šurbu turbu, lai patīrās tas radiators. Izskatās, ka būs super, izskatās, ka būs silta braukšana. Tālāk te man tikai jāsvieno reku tās apakšējās trubas, šļaukas, tās jāpievieno augšā tur pa taisno. Kaut kā smuki kopā jāsabiek. Tās ar šitām. Un tad sanāk, ka cirkulēs pa taisno, bez Webasto. Šāds ir rezultāts visām operācijām, kas tika veikts.